Čau! Atrodamies Ventspils augstskolā un es parādīšu, kā ir dzīvot šīs augstskolas kopmītnēs. Nāciet! Sāksim ar manu istabu. Ļoti plašas telpas, ļoti modernas gultas, nav divvietīgās gultas, logi, nav vakar saules, ļoti viss pozitīvi, skaisti. Jūs varat visur, kur vēlaties, nolikt savas mantas. Kā jau jūs pamanījāt, mums ir 2 dzīvoklīši, 2 istabiņas, deviet kā vēlaties. Un ir pieejama gan tualete, gan vannas istaba uz 4 cilvēkiem. Stāvā ir pieejamas 4 virtuves. Nāciet, skatieties. Katrā virtuvītē ir 2 plītis, protams, izlietnes, un pat cepeškrāsnes, kas ir stilīgi. Un kas, manuprāt, ir ļoti forši Ventspils augstskolā, ka gan dienesta viesnīca, gan pati augstskola atrodas vienā ēkā, tāpēc līdz studijām es varu nokļūt 1 minūtes laikā, ja paveic 30 sekundžu laikā, un, protams, mums ir arī veļas mazgātava un kafejnīca. Un es ticu, ka tu pamanīji, ka man uz skapja durvīm stāv šie skaistie krāšņie tautas tērpi. Šis ir tautas tērps, un ja tu arī vēlies šādas krāšņas tautas tērpus vilkt, tad iesaku pievienoties Tautas deju kolektīvam Strautuguns, kur tu noteikti vari satikt gan foršas meitas, gan foršas džekas. Nāc studēt un dzīvot Ventspils augstskolā!